12. augustā lieli svētki, nodots eksploatācijā, svinīgi atklāts kārtējais ceļa posms, bet šoreiz atkal tādā zīmīgā vietā no Medumiem nepilni 7 km Daugavpils virzienā, tur, kur ceļš faktiski jau gandrīz vairs nebija, tas skats bija briesmīgs. Ja kādam to gribas redzēt, viņš var pabraukt uz Daugavpils pusi, un tad šurbraucot man pat pārņēma tāda doma, ka es esmu nokļuvis laika mašīnā. Es esmu apakaļ Padomju Savienībā, un pēc tam es iebraucu kaut kādā centrāla Eiropas bagātā valstī. Jā, līdzīgas sajūtas arī man bija braucot no tās puses, bet tā labā ziņa ir tomēr, ka mums izdosies arī pabeigt šos darbus līdz pašai Daugavpilī, un tad iebraucot Latvijā no Grebņevas mēs jau, vai mūsu viesi, kas brauks, vai tie, kas brauks caur Latviju, tie sajutīsies, es domāju, tā kā Eiropā. Es pareizi saprotu, tad mēs vēl paspēsim šo ceļa posmu vēl pirms iestāsies lielais melnais caurums bez Eiropas naudu. Jā, tas lielais melnais caurums mums iestājās pēc 18. gada, jau faktiski 19. gadā, jo visdrīzāk paredzēto fondu pārskatīšanu 18. gadā, lai mainītu darbības programmu, tas notiks 18. gada visdrīzāk beigās, līdz ar to 19. gadā vēl mēs to nevarēsim izmantot, tā kā līdz 19. gadam mums noteikti ir jābūt līdzekļiem no valsts budžeta, lai mēs turpinātu gan šo ceļu renovāciju, gan arī ceļu periodisko uzturēšanu. 80% no akcijas nodokļa, cik tas ir reāli, un vai izdosies atjaunot ceļu fondu, jeb kādu citu speciālo fondu, ko Repšs kungs pat viņam izdevās 2 reizes nolikvidēt, varbūt mums vismaz izdosies viņu vienreiz reanimēt. Tas būtu ideāli, ja mēs tā varētu izdarīt, bet mums jārēķinās, protams, ar tām iespējām, kādas ir valsts budžetām. Mums ir daudz vajadzības, gan veselība, gan pedagogi, bet, kā es jau teicu, tad mums ir jāsaprot, kas mums ir prioritāte, vai nākotnē nopelnīt naudu, vai šobrīd tikai pārdalīt. Eksperti piedāvā kā vienu iespējamu variantu izvērtēt iespēju aizņemties, labot ceļu šodien, lai tie nelabotie ceļi nākotnē nav šīs remonts vēl dārgāks. Līdz ar to tas arī ir viens no iespējamiem variantiem, kā mēs varam virzīties, un tad pakāpeniski, protams, arī šos izdevumus sedzam. Savādāk, ja mēs tos ceļus neremontēsim, tad iznāks, ka mēs lobējam zobārsts, jo braucot pa tām bedrēm blombas kritīs ārā. Arī tā varētu teikt. Tuvojas lēnām rudens, ražas novākšana arī Latvijas valsts ceļiem un ceļbūvniekiem. Zināmā mērā, jā, šobrīd vēl ir tikai augusta pirmā pusē, bet ir objekti, kas ir pārgājuši no pagājušā gada. Un, protams, būvnieki ir iekļaujušies termiņos un ir vairāk objekti, kas jau tiek pabeigti. Šis nav pirmais šī gada objekts, bet šis ir arī viens no vislielākajiem objektiem. Un, kā jau es teicu, atklāšanas uzrunā, šis ceļš ir ne tikai artērija, viņš zināmā mērā ir valsts vizītkartē, jo šis ceļš ir tātad robežojās ar Lietuvas robežu. Un, zināmā mērā, ja iepriekš iebraucot Latvijā bija bedres un risas, un tas neko labi neliecināja, tas neradīja nekādu labu priekšstatu, tad šobrīd ceļš ir rekonstruēts, skaists, ainavisks, drošs, un tiešām mēs visi varam būt gandrīti par to, kā tas sanāks. Gribētos teikt, bet atlikušie kilometri līdz Daugavpilī. Kilometri līdz Daugavpilī ir tā, ka mēs nākamajā nedēļā izsludinām iepirkuma procedūru, un visticamāk nākamajā gadā uzsāksies būvdarbi, un tad attiecīgi līdz pašai Daugavpils robežai arī par kohēzijas fondu līdzekļiem šis ceļu posms tiks pilnībā sakārtots. Un praktiski līdz Rēzeknei, jo ceļbūvs Finders vēl strādā uz A13, arī nodots ir vēl viens gabals no Daugavpils līdz Spoģiem, un tur ir vēl objekti. Ir vairāk posmi, jā, tātad uz šīs šosejas, kas ir Krievijas robeža, Rēzekne, Daugavpils, Lietuvas robeža, un tiešām visi iedzīvotāji, kas pārvietojas Latgalē pa valsts galvenajiem autoceļiem, noteikti jūt, ka notiek šie remontdarbi. Atļaujos apsveikt ceļbūvs firmu Finders jūsu personā. Jo es domāju, ka katrs nodots objekts, pats mazs trotuārīts, būvniekam jau ir svētki. Bet kur domāju par šādu te nopietnu objektu, kur jūs teicāt, ka principā pat bija jāceļ ārā vecās noputējušās kladas, lai atsveidzinātu zināšanas? Jā, mazliet varbūt ironizēja, bet pa lielam jau tā arī bija, jo pēdējā laikā jau tādu nopietnu rekonstrukcijas objekti Latvijas valsts ceļi nav pasūtījuši. Jo šobrīd notiek tikai pamatā dažādu segas pastiprināšanas projektu realizācija.
Un šis bija tāds izaicinājums. Un pie tam šeit bija ļoti daudz zemes darbi, tā skaitā atkūdrošana, tātad purvi, augsts gruntsūdens līmenis. Patiešām nedaudz aizmirstas tehnoloģijas, kur vajadzēja domāt, kurš ir pieredzējis, kurš ir savā laikā šādus vai līdzīgus projektus realizējis, bija jāpadomā, kam uzticēt. Veco ceļu te noraka nost un pašu Spilvenu uzbūvēja praktiski jaunu visu. Jā, protams, šeit pilna segas konstrukcija, ieskaitot drenējošo slāņu uzbērumu izbūvi. Vai nesošā grunts tika pilnībā izrakt līdz pat māla slānim, kurš ir nesošs. Un tā vietā tika aizpildīta atbilstoša grunts, lai nodrošinātu projektā paredzēto nespēju autoceļam. Kā es atceros, kad būvdarba laikā šeit grauzās cauri kalniem pilnīgi. Projektētājs un droši vien arī pasūtītājs bija izlēmis šo te gariem profilu izlabot, jo bija stāvi kāpumi un strauji kritumi un pārredzamība līdz ar to bija slikta, tādējādi palielinot risku autotransporta dažādām avārijas situācijām. Tagad, kā redzam, tas ceļš ir ieguvis tādu mazliet tā kā plūdumu, tāds slaidāks kļuvis, un, protams, kustībai mazāk bīstams, bet viņš izskatās ļoti labi, sevišķi šajā vietā. Es pat domāju tā, ar tādu aprīkojumu un kaut kādā kailā laukā tas skaistums varbūt nebūtu tik akcentējams kā šobrīd. Tiešām projektētam arī izdevies. Kvalitātes atsauksmes vērtējumi no pasūtītājiem. Mēs jau praktiski visu objektu garumā sekojam līdz paša savām kvalitātes kontrolēm. Pasūtītājs iespēja robežās, par cik viņam ļoti daudz objektu šogad ir sekojis līdz tam visam, arī pats ir baudījis. Pasūtītājs ar savām modernajām iekārtām skatīsies, cik mūsu kvalitīvs izbūvēta gan sega, gan asfalts. Bet, kā jau es teicu, mūsu laboratorijas mērījumi rāda, ka visam vajadzētu būt kārtībā. Un asfalts bez šaubām Bindera paša? Jā, protams, asfalts tikai un vienīgi Bindera Daugavpilī asfalta rūpnīcā ražotais, kā savādāk.